tā teikt, nosacīti. Valmieras dublieri. Pēc faktoriem tie no dublieri. SK Spēks. Ļoti laba piespēle, Lopešs sitiens un rezultāts ir 1-0. Valmiera izvirs vadībā un kādu šeit backflipu met šis brazīļu spēlētājs. Nu, fantastiski vārti. Nu, būtībā ne no kā. Kā teica, kamēr Nersen daudz labākas iespējas veido. Bet šeit atkārtojumā. Šeit numurs Indiais izpildīja šo piespēli. Nē, tiek Ivanovs līdz bumbai. Un, nu jā, diezgan filigrāni vienā pieskārienā sit. Lopešs. Un 1-0. Iemetiens. Caune. Saspēle, Bokāns. Atrod Ričmondu. Ričmonds. Atrod tālāk jau iespēja. Sitiens un rezultāts 1-1. Arī Riga Mariners atbild ar skaistu vārtu guvumu. Un tas ir Artjoms Pavlovskis, 10. numurs. Vai tā bija domāta piespēle, bet redzam šeit Ričmonds Staņikam. Nu, gluži vienkārši ļoti veiksmīgs pieskāriens. Atrod Pavlovski. Bet šeit tieši pret Poļuhoviču fiksēts pārkāpums. Nu, redzēsim, kas šeit notiek. Nu, bija taisnība. Bija pirmais pie bumbas Poļuhovičs. Ar 6 vārtiem šajā sezonā. Redzam. Ričmonds sitiens. Un kādi vārti, kā šeit kļūdas Haralds Kalniņš. Un redzam skaisti. Visu cieņu, kā nosvina Ričmonds. Emocionāli reaģēt par vārtiem, kuri tik sāpīgi ir gados jaunam vārtsargam. Nu, bija jātar viņam šī bumba. Bet nospēlēja viņš Valmierā. Tad izkrita Valmiera. Neizkrīt no virslīgas, bet spēlē šeit labi iespēja. Poļuhovičs soda laukumā. Piespēlē vārtiem. Gražis. Vai nav aizmugura? Aizmugura nav fiksēta. Un Gražis gūst savus 7. vārtus sezonā un ļoti priecīgi svin Riga Mariners šos vārtus. Gribēšu noteikti arī redzēt. Atkārtojumā, kas tieši šeit notika. Aizskatījos Ričmondu karjeru. Un tikmēr jau 3-1.